Mēs jau vairākus gadus, gan ministri pirms manis, gan arī es kā ministra, mēs esam vairākas reizes norādījuši par to, ka līdzekļi kultūrai ir jāpalielina. Mēs pēc krīzes situācijā kultūra dzīvo uz tādas savilktas atsperes, un mēs lēnītiņām, soli pa solim finansējam tās būtiskās lietas, kas kultūrai, muzejiem, arhīviem, bibliotekām ir nepieciešams. Šis gadījums atkal parāda, ka tas ir nepietiekoši, un mēs varam tikai teikt, ka ir jāfinansē vairāk tajās nopietnējās drošības lietās, tāpēc, ka ikdienā tā neiedomājās. Tur muzejā stāv, lai stāv, bet tam visam vajadzīga ir drošība, tam visam vajadzīga uzmanība, restaurācija un tā tālāk. Tā lielākā problēma ir tā, ka tik apjomīga un tik liela to eksponātu novietošana Rīgā nav īsti, kur to izvietot. Un mums būs jādala pa daļām, tas atkal ir sarežģīti un ilgi. Un arī iedomājieties, ja Nacionālajā vēstures muzejā ir miljons eksponātu, tas arī nav vienas dienas jautājums, ir jau sarēķināts. Mēs zinām, ka šo eksponātu ir pārvietot pusgada laikā, jo tu nevari vienkārši samest kastē un nest. Ja eksponātā ir vērtība, tas ir darbs cītīgs, lai pārvietotu no punkta A uz punktu B.